Čau visiem! Kārtējā Walk and Talk epizode un šodien par sevis iepriekšējo versiju un par statusiem dzīvē. Un man šī tēma īstenībā ir diezgan labi saprotama, jo es tam esmu pats gājis cauri. Tas bija aptuveni pirms 2 gadiem, kad es sapratu, ka es nevaru vienkārši mentāli, emocionāli pavilkt savu to slodzi darba vietā. Es aizgāju projām no darba un aiziet prom no darba, es saprotu, bet ko lai es daru tālāk? Jo mentāli, emocionāli man bija slikti. Un es jutos nevajadzīgs, nevērtīgs. Un tad ir jautājums, ko es daru. Es tajā brīdī neko nedarīju priekš tā, lai es sevi savestu kārtībā mentāli, emocionāli, jo es nezināju, kā. Un līdz brīdim, kad es piedzīvoju savu dzīves zemāko punktu, un tas bija pēc pusgads pēc tam, kad es pametu darbu. Un man tajā laika posmā ļoti gribējās turēties pie iepriekšējās sevis versijas, tā Edgara jurista, kurš var visu izdarīt, kuram viss padodās, bet pēkšņi es īsti no tā nevaru neko izdarīt. Protams, ir depresija, es saprotu, kas ir izdedzis un tā. Man gribējās sevi asociēt ar iepriekšējo savu kaut kādu dzīves posmu, kurš principā beidzās tajā brīdī, kad es aizgāju prom no tā darba. Tur var rasties tas jautājums, kurā brīdī ir tā vecā versija un jaunā versija. Īstenībā tie parasti varētu būt tie dzīves lielie kaut kādi notikumi. Nezinu, tur precības, šķiršanās, bērna ienākšana ģimenē, bērns izaug un aiziet savā dzīvē, maini darbu, nopērc māju, auto. Tie ir tādi dzīves lielie notikumi, kas kaut kādā mērā var iezīmēt to tavu vecās un jaunās versijas sākšanos. Bet ir jautājums, ir tas dzīves būtiskais notikums, bet parasti ir tā, ka, ja ir tas dzīves jaunais notikums, tas prasa kaut kādu jaunu pieeju, un tas prasa pēc būtības atbrīvoties no kaut kā vecā. Ja tu turpini tajā jaunajā, ar to kaut kādiem veciem instrumentiem, ar to veco enerģiju, ar to veco pieeju, kā tu līdz tam dzīvoji, visticamāk, tad tas jaunais var pārvērsties par to pašu veco. Agrāk vai vēlāk. Tad izteikts piemērs ir, kā pāris izšķirās un neko īsti nesaprotot, kāpēc tas tā notika, un visu laiku vaino to otru, bet patiesībā tā ir tā iekšējā sajūta, kas noveda pie tā, ka tu kaut ko pateici ne tā, ka tu rīkojies ne tā, un tam otram arī kaut kas līdzīgs varētu būt. Un ja tu to nesaproti un tu turpini iet jaunās attiecībās, tu jau izveidosi principā tādas pašas attiecības, kādas tev bija iepriekšējās attiecības. Jā, sākumā viņas būs tur rozā brilles varbūt un tam līdzīgi, bet tas principā izies tos pašus posmus, ko iepriekšējās attiecībās. Un tāpēc arī mēs kā bērni atrodam partnerus tādu kā mamma, tāds kā tētis, tāpēc, ka mēs to esam redzējuši un piedzīvojuši. Tas pats ir arī, kad tu pieaug šo dzīvē veido attiecības. Jo tu padomā loģiski. Tu, kas esi pašreiz,
šo klausoties, tā ir tava versija. Cik tu apmierināts esi ar šo sevis versiju? No 1 līdz 10. Un pirmais skaitlis, kas intuitīvi tev atnāca, tas ir īstais skaitlis. Nē, tu sāc pēc tam domāt, īstenībā uz 7 vai pat 8, jo tāpēc, ka, reku, mums ir sakārtots viss, mums ir māja, tur vai dzīvoklis, mašīna, mums viss ir ģimenē, viss ir kārtībā. Ok. Prāts ļoti labi izsecināja, bet jāatcerās vienam, ka prātam tieši interesē šis te drošais stāvoklis, kad viss ir mierīgi, viss ir forši. Un prātam nav interese iet kaut kādā jaunajā un piedzīvot jaunas emocijas, tāpēc, ka tas ir nedroši pēc būtības prātam. Un jā, kas ir tas, kā tu sevi novērtē pašreiz? Un tāpēc, ka vissvarīgākais ir pašreizējais brīdis. Ja tu skatīsies atpakaļ gaitā, es tur pirms 10 gadiem biju tur sportiskāks, tievāks, tur, gudrāks un vēl neskāds. Bet saprot, ka tā tavas iepriekšējā versija, viņa vairs pēc būtības neeksistē. Jo brīdis ir tagad. Un jo ķermenis pēc būtības viņš mainās ar katru gadu, tu noveco, vai ne? Un tīri šūnu līmenī nav iespējams atgriezties tajā pirms 10 gadiem, kā tu jūties, bet ar vienu piebildi. Tu vari savu to sajūtu un mentālo emocionālo stāvokli mainīt un tiekties uz to sajūtu, kāda tev bija tajos gados, tajā situācijā, tajā mājā, mašīnā un tam līdzīgi. Tāpēc, ka tev ir noglabājusies tā informācija. Tev vienkārši visticamāk ir slāņu slāņiem apaugusi šī te sajūta ar kaut ko citu, kas jauc tev gaisu. Un vienkārši tās kārtas ir jādabū nost. Tas ir vairāk par, tiem, kam ir 30, 40, 50 gadi, vai ne? Kuri mēģina vēl asociēt sevi ar to laiku un tam līdzīgi, bet tā sevis iepriekšējā versija, viņas nav. Ja tu paskaties, kas notiek pašreiz ar tevi, tās ir tas īstais atskaites punkts. Un no tā mēs sākam darboties, no tā es sāku veidot savu to jauno. Bet tu jauno nevari veidot, ja tu neesi atbrīvojies no šīs te iepriekšējās versijas. Es burtiski apglabāju to savu iepriekšējo versiju, un tad bija sēras, tā kā bērēs. Jā, tās ir sēras, tāpēc, ka un tā sajūta ir tāda tizla, protams, tāpēc, ka aizgāja mana kaut kāda tā daļa projām no manis. Bet es saprotu, ka, es šo čali apglabāju pēdiņās, un es tagad varu veidot ko jaunu. Un tiklīdz tu sāc kaut ko darīt jaunu, jā, tur var būt bailes, tur var būt izaicinošas situācijas. Bet ja tu to uztver kā tādu spēli, līdzīgi kā bērns, kad viņam patīk izpētīt to visu, viņam patīk, viņš vienkārši tur gatavs ir stundām sēdēt un ar tiem akmeņiem spēlēties, tāpēc, ka viņš pirmo reizi kaut ko tādu dara, vai ne? Tur vienalga. Un tas pats ir ar pieaugušiem. Mēs esam aizmirsuši, kā ir būt bērnam, kā būt dzīvespriecīgam, tāpēc, ka mēs vairāk koncentrējamies uz ārpasauli. Tātad, te ir viens moments, kāpēc
Mēs dzīvojam tādā kapitālismā, vai ne? Kur ir viss vērsts pārsvarā uz ārpasauli, uz mantām, lietām. Tāda māja, tāda mašīna, tāds darbs, nu, jo labāks, jo tur, nezinu, jo man ir grūtāk izrunājums nosaukums, jo es esmu tur, nezinu, tur baigais vecis. Nezinu, nu, aptuveni tā, bet, nu, teiksim tā, nu, doma sapratāt, kad paskatieties, kas apkārt notiek. Kā tikai vairāk, kā tikai kaut ko, kā tikai to, kā tikai šo. Bet īsnībā iedomājies vienu, ja tev šo lietu mantu nebūtu, ja tev šīs mantas ir, bet ja tu dzīvotu tur viens pats tajā mājā, brauktu viens pats ar to mašīnu un apkārt, pieņemsim, kaut vai tavā pilsētā nebūtu neviena cilvēka, kāda tev būtu sajūta? Visticamāk, draņķīgi, jo cik tu ilgi braukāsi viens un cik tu ilgi dzīvos tajā lielajā mājā viens pats, ja tev nebūs apkārt cilvēku vai tev nav tās iekšējās sajūtas, ka tu esi piepildīts. Tāpēc nav jau nekas slikts tajās mantās lietās, nepārprotiet mani, tur viss ir kārtībā. Bet ir jādabū vispirms tā iekšējā sajūta, ka man ir labi arī bez tām lietām mantām. Tās lietas mantas nāks dabiskā veidā pēc tam, tad, kad tu dabūsi to labo iekšējo sajūtu, ka es jūtos vesels, es jūtos vesela, man ir enerģija, es daru to, kas man patīk, es atrodos iedvesmojošā vidē, un man nav vienkārši apkārt cilvēki, kur visu laiku besās un nezinu, ko viņi dara. Es pat īsti nesaprotu, bet man tas atņem enerģiju, es to jūtu vienkārši. Vot iekšējā sajūta. Bet kā to iekšējo sajūtu dabūt? Atbrīvoties no čatiem, no ziņu lasīšanas, no cilvēkiem, kas tev vienkārši, tu jūti, ka tas sarunas ir tukšas un ne par ko, un tu vienkārši klausies un saproti, ka, bet es īstenībā tur knapi kaut ko izteicos. Kādā vidē tu dzīvo? Vai tiešām tev tā vide, kurā tu dzīvo, nezinu, 10-15 gadus apmierina? Tas, protams, ir būtisks lēmums mainīt tur dzīves vietu, bet līdz ar to tu maini tik daudz tajā enerģētiskajā plānā, kad tā ir virzība uz priekšu. Mēs esam pieķērušies tām mantām lietām tik ļoti, ka mēs sevi tā aprobežojam, kad, piemēram, man bija agrāk tā sajūta, es te esmu nopircis māju un es šeit dzīvošu visu mūžu. Tas nāk no mūsu vecākiem un no tās vispār tās uztveres, sabiedrības uztveres kopumā. Bet es arī skatījos, tur viņi nopērk māju un tā atkal samaina, un atkal maina. Bet, ja tā paskatās vēl no malas, bet viņiem dzīve iet uz augšu. Tāpēc tas tā notiek. Jā. Un šis ir interesants temats, jo tā iekšējā sajūta, viņa neatnāk pati par sevi. Pie viņas ir jāpastrādā, tāpēc, ka tev ir jāmaina apstākļi sev apkārt, tev ir jāmaina kaut kādi ikdienas paradumi, lai tu nonāk pie tās sajūtas, ka es beidzot daru tas, kas man patīk, es beidzot jūtos tā, kad es esmu brīvs, es esmu brīva, un man ir viegli. Un pie tās sajūtas viņa atnāk tikai caur darīšanu. Un
tajā brīdī, pieņemsim, ir ģimene, vai ne? Klasisks piemērs. Vecāki par sevi ir aizmirsuši. Attiecības tādas normālas, kas tas tāds vispār ir pa vārdu normāli. Tātad slikti, es teikšu tā. Vecāki par sevi ir aizmirsuši. Par bērniem visu laiku rūpējās. Tur šitā. Tur bērniem viss ir. Bet paši pat īsti vairs nemāk aiziet randiņā. Es tā patiešo bliežu. Tas, kam mēs arī paši esam izgājuši cauri, mēs ar sievu, ka mums ir jāmācās atkal no jauna. Kā būt spontāniem, jo pieņemsim vīrietim ir arī sievišķā puse. Un tā proporcija ir aptuveni 80% vīrišķais un 20% sievišķais. Nē, 70% vīrišķais un 30% sievišķais, un sievietēm attiecīgi 80% sievišķais un 20% vīrišķais. Un vīrietim tas sievišķais parasti ir nobloķēts. Tā ir tā spontanitāte, mīļums, kas ir kā sieviete, vai ne? Tas sievietes vibes. Un es atceros sevi, man tā visa trūka. Bet tagad es esmu gatavs, pieņemsim, nezinu, aizbraukt pāri pasaulē, nezinu, lai padzertu foršāko kokteili, pieņemsim. Es te izdomāju pašreiz. Lūk. Un te ir tas, kad mēs vienkārši esam ieslīguši tajā ikdienas rutīnā, kas vienkārši bremzē un attālina tevi no tās tavas iekšējās sajūtas, kā tu vēlies justies. Un jā, es arī atceros savus tos momentus par to sajūtu, ka es esmu nevajadzīgs, es esmu nevērtīgs. Tāpēc, ka es zināju, ka man nāk priekšā kaut kas jauns, ka man būs jāmainās. Bet man bija ļoti grūti atbrīvoties no tā vecā. Un es sapratu, ka man būs kaut kas jādara. Bet es sapratu, bet es paskatos apkārt, un es esmu šeit un tagad, un es saprotu, bet vai es gribu justies šādi visu dzīvi, kā es tagad jūtos, pirms 2 gadiem? Nē. Un atlika vien darīt ko savādāk. Un ja tu meklē tos instrumentus, viņi atnāk īstie cilvēki, kas tev viņu atnes. Tu esi noteikti to piedzīvojis, ka tu aizēji un tieši es par to domāju, un tieši tu man to iedevi, tieši tu man to atnesi, vai kā tas var būt? Nav sakritība. Nav sakritība. Tu to pasūtīji un tev vienkārši atnesa. Un galvenais, ka mēs to varam darīt, mēs varam pasūtīt to, ko mums vajag, un mums vienā brīdī vienkārši atnes to informāciju, to rīku, ceļojumu, jebko, tāpēc, ka tā bija tava patiesā vēlme. Kāda ir tava patiesā vēlme? Tu nopēc, zini, ko mums vajag mainīt mašīnu? Kāpēc? Zini kā, mums tomēr 5 gadi pagājuši un tā, un tur apakšā fonē tas, kad kā mēs brauksim ar
turpināsim braukt ar vecu mašīnu, redzi, nu, citur apkārt ir pasties kādas mašīnas, tur kaimiņš nopircis jaunu. Nu, mums arī vajag. Bet īsnībā nevajag. Kāpēc? Vispirms pastrādā ar savu iekšējo sajūtu, izstrādā savas traumas, bailes, nepārliecības, limitācijas, un tad pieņem lēmumu. Mēs pieņemam lēmumus uz vecas bāzes, informācijas bāzes, kas ir nokalpojusi, un viņa ir jāmaina. Un baigi bīstami ir īstenībā pieņemt tos lēmumus, nu, dzīvē būtiskus. Ja tu neesi sapratis, kāpēc tu gribi to lietu, mantu, māju, mašīnu vai tam līdzīgi, protams, tu iziesi cauri tai pieredzē un tu varbūt sapratīsi. Tas arī ok. Bet tu to pieredzi vari ātrāk iziet bez tiem līkločiem. Un pat varbūt to pieredzi kaut kādā mērā apčakarēt nedaudz. Kad tu saprati, man būs, es nopirkšu to mašīnu, man viņa, nezinu, tur salūzīs vai iebraukšu grāvī, un tad es labāk to negribu. Davai, izlaižam šo posmu. Nu, tas varētu vēl būt tāds trikī variants. Bet tu tāpat izies tās pieredzes cauri, nu, kuras tev ir jāaiziet. Bet tev ir iespēja virzīties lieliem soļiem uz priekšu. Ja tu saproti, ka tu vari mainīt savu iekšējo stāvokli, un tad tev nebūs svarīgs tas status, kādā darbā tu strādā, kādā mašīnā tu brauc, kādā mājā tu dzīvo. Tas viss ir ok. Tā ir normāla vēlme braukt ar labāku mašīnu un dzīvot labākā mājā un tam līdzīgi. Bet ja tu esi sakārtojis savu to iekšējo sajūtu, to iekšējo stāvokli pacēlis, ka tev ir enerģija, ka tev ir dabiska vēlme kaut ko darīt un nevis eksistēt vienkārši un būt tajā tikai tāpēc, ka yes, beidzot ir. Un ko tālāk? Dzīšanās pēc statusa, tā ir āršķirība. Un tas nenoved pie tā, nu, gala rezultātu, kuru tu biji tomēr iedomājies. Pēc 2 nedēļām tev tā jaunā mašīna jau ok, nu, es braucu jaunā mašīnā. Ir ok, man patīk, jā. Un ko tālāk? Nu, tad šī ir viela pārdomām. Un ja tev, pieņemsim, ir aizķeršanās ar šo, un tu nesaproti, kas ar tevi notiek, un ko tu vispār vēlies, un ko tu gribi, tad tu vari nākt pie manis uz sarunu, un mēs tam varam tikt cauri. Un es tevi varu izvest cauri tavam dzīves posmam, un iespējams izelpot arī konkrētas situācijas, jo ķermeniski tev iespējams ir enerģija iesprūdusi, un tu rīkojies uz tās informācijas bāzes, un to var mainīt.